Labvakar, dārgie! Gribēju šodien atkal padalīties ar pāris domām. Tās padomājis un jautāju, kam es esmu gatavs mīlestības dēļ pret Dievu, pret mūsu tēvu. Ko es esmu spējīgs darīt un ko es gribētu darīt. Nevis tāpēc, ka tas ir jādara, nevis tāpēc, ka tev ir pienākums kaut ko darīt. Ir pienākumi, mums ir atbildības, kuras mēs darām, bet kādā veidā mēs to darām un kāpēc mēs to darām. Kāds iemesls tam ir? Kāpēc mums to vajag? Un es esmu noķēries pie domas, ka tēta mīlestība mūs velk pie tā, lai mēs darītu tās lietas, kuras mēs darām. Jo ir brīži, kad piekūst un negrib darīt vairs neko. Un tad tu atceries, es atceros, ka mīlestība atkal ir. Es atceros sevi, kad brīžiem es apslimstu un arī nepalūdzos kāds pāris dienas, pāris reizes, teiksim tā. Un es sajūtu to ilgošanos pēc tēva. Es sajūtu šīs ilgas, šo te vilkmi no tēva puses, šīs mīlestības vilkme, šī mīlestība mani velk atpakaļ pie viņa. Es vienkārši apsēžos pie lūkšanās un ieslēdzu savu mūziku, kur man patīk, un es sāku slavēt vienkārši ar šo mūziku kopā tēvu, un atnāk šī tas brīnišķīgā sajūta, šī mīlestības sajūta, kas tevi pārņem un apņem, un tu sajūti šo mājas sajūtu, šo debesu sajūtu. Tas ir grūti izskaidrojams. Es arī neapjēdzu vēl daudz ko, nesaprotu, kā tas ir, jo debesīs mēs neesam bijuši neviens. Tikai liecības ir, ka kuri ir bijuši, tur bijuši. Neviens atpakaļ nav gribējis. Bet šī te zemapziņa, kas ir mūsos ielikta no tēva, viņā ir ielikta šī mājas sajūta, ka nevis šīs zemes mājas, bet debesu mājas mums ir, ka īstās mājas ir tur, ka mēs esam sēdināti debesīs ar tēvu. Un šī doma atnāk momentāli, kad es sāku lūgties, sēžu savā istabā, savā tēva priekšā un pielūdzu viņu. Tā ir tik brīnišķīga sajūta, un es novēlu katram no mums šo sajūtu nezaudēt. Jā, mēs nedzīvojam pēc sajūtām, mēs dzīvojam ticībā, bet jūtas mums ir dots, mums ir jūtas emocijas un viss tas ir dots. Tad jau tēvs būtu iedevis mums garumu, vairāk neko nebūtu devis, ja mums nebūtu vajadzīgs šīs sajūtas, šīs te sajūtas un emocijas, bet viņas ir otršķirīgas. Pirmām kārtām mums ir jānotic tam, ka tēvs mūs mīl. Ir grūti noticēt, ka kaut kas notiek, ir grūti noticēt, ka viņš mūs mīl. Visgrūtāk ir noticēt tad, kad tu kaut ko izdari. Un otra galējība, cik es saprotu, ir arī tā, ka tev viss ir, un tev tēvs vairs nav tik vajadzīgs vairs. Tas arī, man liekas, ka tas ir vēl briesmīgāk. Es esmu izgājis tam cauri daļai, ka tev viss ir, un tev neko nevajag. Es noķeru sev pie domas, ka mēs nākam brīžiem pie tēta nevis kā saņemt no viņa kādu emociju vai saņemt kaut kādu atklāsmu, varbūt saņemt kaut kādu svaidījumu, saņemt šo spēku no viņa, vienkārši pabūt viņa klātbūtnē. Es esmu arī vairākas reizes vienkārši nācis pie savu tēvu, vienkārši pabūt viņa klātbūtnē. Neko nedarot, vienkārši sēžot, pieņemot no viņa, jo viņš grib arī dot, jo tas ir tēvs, viņš ne tikai fiziskas lietas mums dod, kā arī es tikko teicu, ka mēs nākam kā pie sagādnieka pie viņa brīžiem, kā pie tā, no kā mums kaut ko vajag, bet cik mēs reizes esam atnākuši pie viņa vienkārši tāpat, tāpēc, ka viņš ir mūsu Dievs, ka viņš ir mūsu tētis. Un šī sajūta man ļoti patīk, kad es nāku pie viņa un man neko nevajag. Es vienkārši gribu būt viņa klātbūtnē, un tas ir viss. Zinu, ka mūsu mācītājs viens stāstīja par to, ka viņa bērns vienkārši atnācis pie viņa un apsēdies stūrīt. Viņš prasa, tev varbūt kaut ko vajag no manis vai ko. Es saku, nē, es gribu vienkārši tēti ar tevi pabūt.
Un tas ir visbrīnišķīgākais. Un man ir bijuši tādas, var paliecināt mazlietiņ un pateikt, ka es esmu bijis un diezgan bieži es nāku pie tēva vienkārši tāpēc, ka man patīk pie viņa būt. Būt ar viņu kopā, būt viņa klātbūtnē vienkārši. Un viņš man prasa, ko tev dēls iedod. Saku, tēt, neko vairāk iedod sevis, iedod vairāk sevis, savas mīlestības, jo es gribu to vairāk. Vairāk par visu. Tāpēc, ka tad, kad tu esi piepildīts ar mīlestību, tad, kad mēs esam piepildīti ar šo mīlestības spēku, ar šo tēva tuvumu, viss notiekās. Viss ir brīnišķīgi. Tev neko nevajag vienkārši. Viss notiekās, kā daudz runā, pats no sevis, notiekās kaut kā interesanti. Tev labi izdodās. Tie neesam mēs, tas ir svētais gars, kas ar mums darbojas tad, kad mēs esam atvērti tēva mīlestībai, atvērti tēvam, dēlam, svētiem garam, visiem trim mēs esam atvērti. Bet visvairāk pēdējā laikā es saņemu to, ka es nāku pie tēva, jo Jēzus svētais gars mēs bieži pieminam, bet tēvu mēs nekad gadījis nepieminam, vismaz es nepieminēju, un man viņš ved visu laiku pie tēva. Svētais gars man ved pie tēva, Jēzus ved pie tēva, un viņš saka, mācies no viņa, saņem no viņa, esi ar viņu. Un jā, tiešām, es novēlu katram no mums tiešām nākt viņa tūmā vienkārši kā pie tēva, neko neprasot, vienkārši neko nesaņemot, un es zinu, pēc sevis varu pateikt un liecināt katram no jums, ka tā ir brīnišķīgākā sajūta, un tev neko nevajag prasīt, tu vienkārši notiekās tādas lietas, es vienkārši citreiz galvu saķeru tēt, kāpēc tā, tas ir tik patīkam, ka viņš vienkārši iedod tev nemaz neprasot. Tad esat svētīti, lai tiešām mēs būtu tēva tūmā.